Avez-vous ancêtres viennent de... Nous croyons que Tiki, notre grand ancêtre, Kon-Tiki. Šo saules dievu vārdu pasaules slavenais norvēģu ceļotājs Tūrs Heyerdāls deva savam pirmajam plostam, ar kuru 1947. gadā šķērsoja Kluso okeānu no Peru līdz Polinēzijai. Šo filmu šonadēļ bija iespēja nostīties arī Kocēnu kultūras namā, un tas pateicoties Kocēnu novada iedzīvotājs Vinets Vinters jau vairāk gadu ilgajai aizrautībai ar norvēģu valodu, Norvēģiju un Tūra Heyerdāla leģendārajām ekspedīcijām. Ja mēs šodien visi zinām, kas ir internets, un mēs visi, vienalga, kur mēs pasaulē atrastos, mēs jūtamies vienoti, tad laikā, kad Tūrs Heyerdāls dzīvoja, šāda interneta nebija. Bet viņš izvirzīja teorijas, ka šāds internets ir pastāvējis jau kopš seniem laikiem. Tikai viņš ir pastāvējis citādā veidā, proti tie bija senie jūras braucamie plosti, meldru laivas, kas bija seno laiku internets, kurš savienoja kopā pasaules daļas, cilvēkus, kultūras. Filma Kon-Tiki Kocēnos jau pati par sevi ir notikums, jo tā ir vienīgā vieta ārpus Rīgas, kur vēl demonstrē šo krāšņo un visdārgāko norvēģu kino projektu. Un filma reizē ir arī veltījums pasaules slavenā ceļotāja 100-gadēji. Var rasties jautājums, kāpēc tieši šeit atceramies Tūru Heyerdālu. Un tad jāatgādina, pirms 16 gadiem Vinetai Vinterei bija sapnis satikt populāro ceļotāju, un tas arī piepildījās. Sākās caur grāmatām, kuras mēs redzam arī šeit patās izstādītas. Un tā sākās ar sapni reiz šo bezgalīgi interesanto cilvēku satikt un parunāties ar viņu, varbūt gūt iedvesmu kādiem sapņiem. Tas bija... un tas notika pirms 98. gadā, tas ir pirms 16 gadiem, kad aizrakstot Tūram Heyerdālam vēstuli ar aicinājumu viņam ierasties Latvijā un atklāt savām ekspedīcijām veltīto izstādi, viņš pilnīgi brīnumaini atbildēja: ar prieku ieradīšos vietā, kurā nekad līdz šim neesmu bijis. Toreiz Tūrs Heyerdāls ar saviem ekspedīcijas biedriem viesojās gan Valmierā, gan Kocēnos. Nenoliedzam, tas bija notikums redzēt un satikt šeit 20. gadsimta Kolumbu, jo ar Kon-Tiki jau nebija viņa vienīgā ekspedīcija. Viņa vēlme bija arī pierādīt, ka senie eģiptieši vēl pirms vikingiem un Kolumbu ir pabijuši Ziemeļamerikas kontinentā, un to viņš veica ar niedru kuģi Rā un Rā-2 un sekoja arī ekspedīcija ar tigri. Tas bija milzīgs risks, tā bija milzīga uzdrīkstēšanās, un filmā mēs arī redzēsim, jo neviens neticēja viņa teorijām par šo pasaules iespējamo vienotību ar tik vienkāršu braucamu līdzekļu, pārvietošanās līdzekļu starpniecību. Un tad Tūrs teica, bet izmēģināsim, un uzbūvēja šos autentiskos plostus, meldru laivas, un šķērsojot okeānus pierādīja, ka tas ir iespējams. Ar šo ceļojumu palīdzību viņš mainīja pasaules uzskatu par to, kas ir iespējams, un par to, kas nē. Vineta Vintere tikusies arī ar citiem Tūra Heyerdāla ekspedīciju dalībniekiem, un tas interesi par šiem ceļojumiem un to veicējiem vēl tikai ir nostiprinājis. Tas ir kā nospiedums dzīvē, jo tas bija ne tikai Tūrs Heyerdāls, tie bija Tūra ekspedīciju dalībnieki, ar kuriem es joprojām uzturu aktīvus kontaktus. Es esmu priecīga bijusi iegūt viņus par tādiem saviem mūža draugiem. Reizēs, kad mēs esam tikušies, viņu stāstītie stāsti ir mani tik ļoti aizrāvuši, un tie nav nevienā grāmatā. Un man ir tāda sava veida... Ja Heyerdālam bija ekspedīciju stāsts, tad es varētu teikt, ka man ir šo cilvēku stāstu tāda kolekcija, ar kuriem es ar prieku dalītos. Un ar šiem stāstiem Vineta labprāt arī dalās. Gan ar saviem studentiem, gan arī ar ikvienu interesentu. Un tāda iespēja būs arī ceturtdien, kad Kocēnu kultūras namā varēs noklausīties viņas lekciju Zemeslode ir kā laiva okeānā, neuzrakstītie stāsti.